arī līdzīga tēma par riņķa līnijas vienādojumu, un šoreiz jau riņķa līnijas vienādojums ir iedots, un man ir jānosaka riņķa līnijas centra koordināts, riņķa rādijus un jāuzskicē grafiks. Tātad, ko es daru vispirms? Es paņemu formulu lapu, atrodu, kurā vietā man ir riņķa līnijas vienādojums, maldīgi domāt, ka tas ir pie trigonometrijas, tā saucās tēma analītiskā ģeometrija, un riņķa līnijas vienādojums man ir rekur šeit. Tātad, ko man atliek izdarīt? Lai man būtu viss skaidrs, es paņemu un norakstu riņķa līnijas vienādojumu un skatīšos, kas tad man te ir zināms. Rekur man ir riņķa līnijas vienādojums x mīnus x2, x mīnus x nullīte kvadrātā plus y mīnus y nullīte kvadrātā ir r kvadrātā. Ko es tagad darīšu? Tagad es to riņķa līnijas vienādojumu nораkstīšu tepat un uzrakstīšu no paša sākuma. Tātad x mīnus x nullīte, kur es varu redzēt to, jā, x mīnus x nullīte kvadrātā plus y mīnus y nullīte kvadrātā ir vienāds ar r kvadrātā. Tā. Pie reizes apstos, kas tad ir x nullīte un y nullīte. Riņķa centrs ir x nullīte un y nullīte. Tātad šite man būs riņķa centra koordinātes un r kvadrātā, tātad tas ir rādijus r. Tagad, ko es daru? Tātad to es esmu paskatījusies, uzrakstu tagad savu vienādojumu precīzi tā apakšā, to manu doto vienādojumu. Tātad, tā kā man ir, tā arī uzrakstu. Tā. Un tagad es zinu, ka šitien te kļūdaini norakstīja, ar to jāuzmanās, tātad man pie 16 nav nekāda kvadrāta, un tagad sāku skatīties, kas te man ir. Man vajag vienādojumu tieši tādā pat formā, kā ir šeit. Rekur man ir x mīnus x nullīte, man jau ir x mīnus 4. Te ir y mīnus y nullīte, man ir plusi, plus 2. Tātad pārakstīšu vēlreiz, lai man būtu tāda pati forma, kā man ir šeit. Un tagad man vajag, te ir mīnuszīme, man te arī vajag mīnuszīme, bet man ir plus. Tātad es to plusu sadalīšu divās daļās. Mīnus 2 kvadrātā. Tā. Te man vajag, lai ir kvadrāts. Tātad man ir 16 jāpārveido par citu skaitli, lai tad būtu kvadrātā. Es zinu, ka 16 ir 4 kvadrātā, bet ko es vēl varētu darīt? Es varētu paņemt kalkulātoru, ja es tiešām nezinu, izvilkt kvadrātsakni no 16, un tad es ieraudzītu 4, un tad es redzētu, ka man vajag to 4 kvadrātā. Tagad es ko redzu? Man bija formula lapā, vēlreiz paņem un apskatos, formula lapā ir teikts, ka x nullīte, y nullīte ir centra koordināts. Tātad es tagad paņemu to, kur man ir 4, kur man ir mīnus 2, un tās tad man ir centra koordinātes. Tātad centra koordinātes četri un mīnus 2. Rādijus, tātad rādijus es redzu šeit te, ja tur reku rādijus kvadrātā, tātad rādijus 4. Ko man tagad jāuzskicē funkcija, tas riņķa līnijas grafiks? Tagad es skatos tā, tātad man ir vieninieks, man jau ir koordināta sistēma sagatavota. Tā, man vajag 4 mīnus 2, tātad sameklēju 1, 2, 3, 4 uz x, tātad tas man ir x, tas man ir y. Un 1, 2, 3, 4 un mīnus 2, 1, mīnus 2. Tātad šeit man ir centrs, es varu pielikt centram koordinātu, piemēram, A, to burtiņu A, ja? Bet tas ir gaumas jautājums, kādu burtu liek, ja vienā uzdevumā norādīts, kādam tam centram jābūt.
Un tagad es zinu, ka rādījus ir 4. Tātad man vajag 1, 2, 3, 4 vienības šeit, 1, 2, 3, 4 vienības tur, 1, 2, 3, 4 vienības te, 1, 2, 3, 4. Protams, ka tagad ideāli ir cirkulis, un ar cirkulu uzzīmēju riņķa līniju, kurai rādījus ir 4. Es uzskicēšu ar brīvu roku, neteikšu, ka tas būs ļoti skaisti, bet ideja būs skaidra. Tad paņēmu cirkuli, uzliku 4 vienības tādas, kā man ir šeit. Un tad, kad es runāju par rādījusu 4, tam nav nekāda sakara ar centimetriem. Tātad 4 vienības. Ja man viena vienība, viena rūtiņas, tad man te ir 1, 2, 3, 4. Būtu man viena vienība, 2 rūtiņas, tad attiecīgi būtu centimetros. Tas arī viss.